saucās Zane Klabere. Pirmkārt apsveicu tevi vārda dienā. Vēl veselību, izturību un daudz spēka. Saka, lūdzu, kā tu vērtē savas komandas sniegumu šodien? Šodien vērtēju īpaši labu savas komandas sniegumu, jo Ķekava ir laba komanda. Mēs ielaidām tikai 1 golu, kas ir, manuprāt, lielākais pluss šodien. 7 iemesti, jā, tas arī ir visai labāk, bet galvenais tas, ka mēs tikai 1 ielaidām. Pirmajā periodā cīņa bija visnotaļ līdzīga, taču rezultāts bija 4-0. Kas bija tie galvenie iemesli, kāpēc pirmajā periodā gāja labāk? Pirmais gols bija savā ziņā veiksme, jeb rupja viņu kļūda. Tad pārējie vienkārši sabira. Ja es nemaldos, viņi ātri visai nomainīja vārdsargu. Pie otrā gola. Jā, tā varētu būt tāda iesākuma veiksme. Es nedomāju, ka mēs bijām ārkārtīgi nospieduši pārāk spēles sākumā. Tas tāds veiksmes pamats. Nākamā spēle paredzēta pret Erzsūru Anveju savā laukumā. Tā būs spēle ne tikai par uzvaru un 3 punktiem, bet arī uz banku. Kā zināms, nākamā sezona pirmās vietas ieguvēji nemaksā dalības maksu. Saki, kāda būs taktika? Ko jūs liksiet pretī, lai vēlreiz savā laukumā uzvarētu? Es uzskatu, ka mūsu komandas galvenais trumps vienmēr ir bijusi aizsardzība, un uz to mēs arī spiedīsim. Spēlēsim tā kā līdz šim, spēlēsim vēl labāk nekā šodien, izmantosim to, ka mēs esam mainīja komanda, un nospēlēsim ārkārtīgi korekti aizsardzībā. Paldies un vēlreiz nākamā spēlē. Paldies!